Pāris dienas atpakaļ Edgars, mans draugs, arī stāstīja par zosu bojājumiem pupu laukos, un viņš teica, ka nenormāli daudz zosis un ir izēsts, un tā ir pilnīgi taisnība, jo šogad ir zosu blīvums ir krietni lielāks nekā citus gadus. Un viņš runāja vairāk par šaušanu. Mans tas personīgais viedoklis, ka šaušana varētu palīdzēt, bet viņa to problēmu neatrisinās. Vienīgais, kā veids, es domāju, ir risināt, tās zos ir atbaidīt. Un tāpēc mēs esam atbraukuši pie Ulva. Ulvim ir liels lauks. Viņš šogad 1. gadu strādā ar to lāzeru, un jāpiemina, viņš viņu nav nopircis, viņš viņu nomā. Tā kā mēs arī piedāvājam nomu, nav obligāti jāpērk šis lāzers. Un Ulvs var pateikt, nosargāja tas lāzers to lauku vai nenosargāja? Mēs esam pie maniem. Šogad ir tā lieta man, kad parasti man tā īsti nesanāk. Šeit ir liels masīvs. Man tas nozīmē, ka vairāk lauku gabalā, šī konkrētajā gabalā mēs stāvam, te ir 130 hektāri. Tas mums lielākais lauks. Un te ir blakus vēl viens lauks, vēl viens lauks, vēl viens. Tas masīvs tāds, tāds diezgan normāls kaut kādiem 180 hektāriem. Un tāpēc šogad arī domāju, ka vai pamēģināt to lāzeri. Un tāpēc mēs varam uzlikt tā, ka viņš nosēdz visu to smuki. Un par to mums šogad izdevās cīņa ar zosīm. Bet, un lāzers arī ļoti palīdzēja. Bet uzreiz teikšu, tā kā man tas masīvs ir diezgan liels. Es domāju, ka tas lāzers jāliek kopā komplektā ar lielgabaliem. Jo mēs darījām tā, ka mums bija liela lāzers, un tālākajos nostūros mēs vēl salikām arī skaņas lielgabalus. Un šī komplektācijā, kā mums viņš sanāca, mums izdevās nosargāt. Bet tur uzreiz jāsaprot viena lieta, ka tas ir jāsāk ļoti agri. Jūs pupas iesējāt, līdz ko pupas tikai tuvojas zemes virsmai, jums jau jāsāk šī cīņa. Ja kādam liekas sagaidīt, ka viņš līdīs ārā un tad es sāks cīnīties, jūs jau esiet nokavējis. Jo zosas atnāk, viņas atrok vaļā un tu smuki paņem to augu, izņem ārā, pārkoši pupu pušu, čaumaliņus uz malām, apēd vidu un viss ir kārtībā. Pozitīvi, ka Ulvs jau ir uzlicis diezgan augstu lāzeru. Bet es ieteiktu likt viņu vēl augstāk. Jo to augstāk viņu uzliec, jo viņš efektīvāk strādā. Jo baigi svarīgi ir panākt, ka tā zos nevis no sāna dabūna to lāzeru staru, bet no augšas uz leju. Un jo viņš ir augstāk, jo tad tai zosī liekas, ka viņai uzbrūk plēsējs. Jā. Un viņi ir tramīgas. Un ļoti svarīgi, kas vēl sākt agri. Piemēram, visu nakti viņam nav jēga strādāt, jo, jāstāsta, vai tās zos pa nakti lido vai nelido. Bet ļoti svarīgi, kā es visiem saku, 4 no rīta, jo ja viņas lido no kaut kādām ūdens tilpnēm, no purviem, viņas jau lido šeit baroties. Ja viņa jau redz, ka šeit kaut kas nav labi, viņa lido projām, viņa pat nelaižās šeit. Tu jau laicīgi, to, kā Ulvis teica, pirmkārtām tev jāsāk darboties pirms jau pupas ir sadīguši, un tas pats ir ar baidīšanu. Tad, ja viņi ir nolaidusies uz lauku, viņi jau dabūtu prom, tad tu vari spīdināt, ko tu gribi un šaut, cik tu gribi. Viņi ies no viena stūra uz otru stūru. Bet mans plāns uz nākamo gadu ir tāds, ka mēs, šis bija tā kā adaptējāmies savu grozu, bet uz nākamo gadu mums plāns ir tāds, ka mēs tā kā uztaisam kārtīgi to višku vai, teiksim, to ar pacēlumu stipri augstāk, lai būtu, jo arī nākamajā gadā man tā kā ir salikt pupas tā kā tādā bišķīt masīvā, lai viņš pēc iespējas vairāk nosek to masīvu. Un es domāju, ka tas dos arī labāk efektu. Un galvenais saka, tas sāk ļoti laicīgi. Bet manās acīs par pupām, pupās cīnīties ar postījumiem ir vairāk, tas ir komplekss risinājums. Tad manās acīs vajag lielgabalus komplektā ar lāzeru, bet labums ir kādā atkal. Lāzeram labums, kas viņš tev spīd un tev, ja tu pa nakti sāks šaut lielgabalu un tev vienkārši kāds kaimiņš gribēs, nebūs priecīgs par to tavu rīcību. Līdz to, tāpēc svarīgi ir, ka lāzers arī tieši tagad 4-5 viņš jau spīd un nosēc to laukumu. Ja mēs jau braucām no rīta, slēdzām lielgabalus kaut kādos tikai 8 iekšā no rīta. Ja. Bet, es teiktu tā, ka es esmu par to, ka vajag ļaut tās zosas šaut. Šobrīd uz Latviju tiek dot 1000 zosu atļauju. Manās acīs tas ir pamaz. Attiecībā par to, ko Aldis teica, kad viņi šogad ir palielinājuši. Es varu skaidri un gaiši redzēt, tieši virs manīm sanāk, virs manas saimniecības, un šeit ir zosu ceļi, kur katru gadu viņas lido, un es varu pateikt, kā es to redzu. Pirmajos gados, tad, kad viss tas tika aizliegts, es varu redzēt, bija tur kaut kāds 1000 zos, tur kaut kur 500 zos, pēc tam nākamajā gadā, jo es tev teiktu uz aci, pēc tā bara, kas sēžās, bija jau kaut kur kādi 8000, un šobrīd, ja tad, kad tas baras ir pavasarī agrējā, mums ir, 10 000 mēram, 20 000, 30 000. Man tā, ka tu atbrauc uz 40 hektāru lauku, viņš vienkārši viss ir pelēks un kustās, un tu nevar saprast, kas ir, bet tās ir zosas. Tā kā, manās acīs, kad ļoti nopietna cīņa nepieciešama. Vai arī nevar runāt, ka tās zosas jau ēd visu, pupas, ziemas kviešus, pilnīgi visu. Tā kā, tas ir baigies postījums zemniekiem, jā.